tāda liela mūsu uzņēmuma sāpe, ja, kad klientu pārvaldība vēl joprojām vai nu vispār nenotiek, ja, tā nav tas process pārvaldīts, vai arī notiek kaut kādā uz lapiņām vai Excelī labākajā gadījumā. Un tādā veidā uzņēmumi nemaz nezin, ka ir specializēti rīki, kas palīdz šo procesu sakārtot. Ja, un tādā veidā ar klientiem var darboties efektīvāk, līdz pat tam, kad jūs zināsiet, kad klientam ir dzimšanas diena, uzņēmuma dibināšanas diena un nepalaidīsiet svarīgākos momentus, ka arī jūs nepalaidīsiet garām kādu svarīgu pieprasījumu no sava klienta un spēsiet to laikus realizēt. Līdz ar to šis kurs tad arī palīdz atrast piemērotāko sistēmu un palīdz arī sagatavoties uzņēmumu, ka šādas sistēmas ir iespējams lietot ikdienā. Šis kurs vieglās rūpniecības uzņēmumiem arī var palīdzēt ar to, ka bieži vien rūpniecības uzņēmumiem ir dažāda veida klienti, ir sadarbības partneri, ir ārzemju klienti, un katram klientam ir nepieciešama kaut kāda pielāgota pieeja. Ja, un to visu nevar uzturēt galvā, to nevar uzrakstīt uz lapiņas, ja, vai turēt Excelī, kad šo klientu paliek jau pāris desmiti vai simti, un nerunājot par tūkstošiem, tad ir nepieciešama sistēma, kur šo visu ir pareizi jāuzkrāj un atkal nodot tālāk visā uzņēmuma iekšienē, lai ne tikai kāds vadītājs vai vadošais speciālists to zinātu, bet jebkurš no uzņēmuma, kam ir attiecīgās piekļuvas, varētu zināt, kā attiecīgo klientu pareizi apstrādāt, kā pie viņa pieiet, kādas ir bijušas iepriekšējās sadarbības, un tādā veidā tas viss kļūst diezgan ērti, gan no jūsu klientu apstrādes puses, gan arī gala klients jūtas apmierinātāks, jo viņš saņem labāku apkalpošanu.